Labvakar! Jūs uzrunā Kaspars Baris. Un šajā reizē pirms es klonēju no vecā SSD uz jauno, vēlos jums kaut ko parādīt. Lieta tāda, ka es domāju iegādāties USB SSD. Es pagaidām mēģināšu ielogoties RD Electronics un atgriezīšos tad, kad būšu pabeidzis. Nu, ko es esmu atpakaļ? Rēka mums privātais kabinets. Meklējam datortehnika, datoru komponentes, atmirkli. Un viss, kas man interesē, SSD diski. Un mums neinteresē nekādas plāksnes, ne M2, ne M3. Kāds M3, M2. Kāds tur PCI Express 4. Mēs filtrēsim šādi. Pēc tipa ārējais disks, savienojuma tips. SATA 3, tas ir vienīgais. PCI Express 5 man nedara. Priekš kā man vecā tipa SATA. USB 3.2 types ir kas tas pa morgu. Kaut kāds tur Type A un Type C. Nu, izvēlēsimies 3.2, 3.0, 2.0, 3.1. Tad nākamie filtri. Man interesē Type A. Jā, vot ko es aizmirsu. Diska apjoms. Un te mums sākstā parādās lūk šādi. No 500 gigabaitiem līdz terabaitam. No 1 līdz 2 un 2 līdz 3 terabaitiem. Tā kā šo te arī pielietojam. Un mums parādās lūk šāds saraksts. Ja jūs pērkat USB SSD, esiet uzmanīgi. Pievērsiet uzmanību diska krāsai. Man neinteresē nekāds tur Fortnite.
Piemēram, paskatīsimies lūk šo. Tehniski raksturojumi. Kas? Atvainojos, ka es mēģināju ar pārtraukumu, man neinteresē tāda tehnoloģija. Atoms ir 32 Type-C. Tas nozīmē to, ka man jāiegādājas vēl viens atsevišķs kabelis priekš USB Type-C uz USB Type-A. Tas ir priekš portatīvā un galda datoru ar vecu tehnoloģiju. Jā, 2 gigabaiti sekundē lasīšanas un rakstīšanas ātrums. Bet šeit, it kā tur 2 gigabaiti mani maldina ar 2 terabaitiem. 1.8 USB 3.2. Maksimālais ātrums pusgigabaits sekundē. Bet tagad ir labas ziņas, salīdzinot ar rāmu. Cena ir nokritusies līdz gandrīz 47 eiro. Iepriekš te bija ap 141 eiro, tāpēc RT Electronics nevajag mani maldināt. Atvainojos par šādām emocijām. Tas mani dzen izmisumā. Tieši tā vajadzētu būt priekš 8 gigabaitiem DDR4 saudiņu formas faktors un takts frekvence ir jābūt 2,4 GHz. Un spriegumi jāatbilst tā, kā to pieļauj portatīvais dators. Tiekamies rīt, kur es stāstīšu par saviem nākotnes plāniem saistībā ar 2 dažādiem datoriem. Un atzīmēsim mana gaming kāra 4. jubileju. Like, subscribe, turn on notifications, share un comment. Lai jums veicas un atā!